Jo, visiem mans vārds ir Jevgenis Ronis, šis ir jauns video, un šajā video es atbildēšu uz jūsu problēmām. Tā kā problēmas jūs bijat iesūtījuši diezgan daudz, atbildēšu tikai uz 10. Pirmo problēmu ir uzdevis Vladislavs Kodola. Šī problēma skan šādi. Lūdzu, atrisini manu problēmu. Ko darīt, ja es nevaru pabeigt spēlēt zilo vali? Cik zinu, zilo vali, tā spēle, ir iespējams tikai vienā veidā viņu pabeigt. Izdarot pašnāvību, tas visbiežāk ir nolecot no kādas mājas jumta. Man atbilde skan šādi. Tu varētu aiziet uz Ziepniekalna strojku, uzkāpt uz Ziepniekalna pamestās robotu rūpnīcas un nolikt lejā. Otrais jautājums skan šādi. Kur tu montē? Es montēju savus video Sony Vegas Pro 13, jo tā ir labākā programma, kuru pašlaik ir pieejama vismaz manuprāt, un man viņa ļoti patīk, tāpēc es montēju tur. Trešais jautājums skan šādi. Kāpēc tu špīko no Funface TV? Es šo jautājumu īsti nevaru saprast, tāpēc, ka kur tieši šeit ir špīkots no Funface TV? Tas, ka es vispār filmēju, vai tas, ka es filmēju mājās? Es nezinu. Tāda arī ir šī jautājuma atbilde vai jautājums. Ceturtais jautājums skan šādi. Noreklamēsi manu kanālu D? Jā, noreklamēšu. Visi abonējiet Striker TV. Links būs aprakstā. Piektais jautājums skan šādi. Nepatīk Krievi, bet es dzīvoju Latvijā. Ko darīt? Es nezinu. Ja viņi te ir iebraukuši, tad neko darīt. Man arī nepatīk Krievi, bet es neuzskatu, ka tā ir baiga problēma Latvijā. Sestais jautājums skan šādi. Kas man jādara, ja man ir vēzis? Ir divi varianti. Tu vari iet nomirt kādā biedrē, vai arī iet ārstēt šo savu problēmu. Es jau noteikti tev ieteiktu ārstēt šo problēmu, tāpēc, ka tad tu varēsi turpināt skatīties manus video un viss būs čotka. Septītais jautājums skan šādi. Man tāds jautājums. Kāpēc nefilmē video krievu valodā? Piedod, bet loham ir saprotams, ka esi krievs. Akcents vismaz ir. Tāpēc, ka es dzīvoju Latvijā, es respektēju latviešus, tāpēc es mēģinu filmēt latviešu valodā, cik man tas sanāk. Astotais jautājums skan šādi. Manai draudzenei ir krāns. Man viņu pamest vai nē? Es uzskatu, ka tu viņu vari arī dzīvot kopā ar viņu, tāpēc, ka, manuprāt, tā nav diezko liela problēma. Varbūt ir, bet tas, lai paliek tava ziņā, es šeit negribu jaukties iekšā. Devītais jautājums skan šādi. Ko darīt, ja man pirksts iesprūda dibenā? Atbilde ir pavisam vienkārša. Velc viņu ārā. Desmitais jautājums skan šādi. Guļu, bet nekad neizguļus. Ko darīt? Pamēģini vispār negulēt. Varbūt tavs organisms šādi uztvers neuzgulēšanos, un tu būsi izgulējies. Pamēģini šo te. Paldies, ka noskatījies šo video. Spied like, subscribe, ja tu to vēl neesi izdarījis. Un tiekamies nākamajā video. Davai, čau!